Atceries, Daina, kā šeit bija, ka mēs pirmo reizi ienācām iekšā? Šeit nebija elektrības. Šeit nebija elektrība, šeit bija ļoti augsts. Kanalizācija decembrī uzsprāga. Jā, kaut kas tur bija. Bet, stāsts ir par to, kā mēs no tā uztaisījām kaut ko diezgan īpašu. Arī šī siena, starp citu, šeit nebija. Ļoti, ļoti paši apmierināti. Kas te bija ar to sienu, Ever? Sienai bija daļēji apmetums, kuru mēs dabujām nost ar smagu darbu. Tas tik viegli nenāca. Katru ķieģeli bija jāslīpē. Paldies Dievam, mēs to paši nedarījām. Mēs Oslo tikmēr strādājām, pelnījām naudiņu. Lai viņiem samaksātu, lai viņi to izturētu. Un šitas spogulis, tas ir custom made. Paši mēs viņu izdomājām, mēs tādu gribam, pasūtījām, mums uztaisīja. Rāmi. Vispār tā zilā gaisma bija fails, jo mēs gribējām baltu gaismu. Izgatavotāji aizbrauca uz ledu veikalu, nopirka ledus, atbrauca, ielika, sataisīja, pielika spoguli pie sienas, ieslēdza un ir zils. Un tad mēģināja mums notirgot šo ideju, ka viņai sākumā laba. Mēs tā skeptiski, bet beigās viņš tik labi tā krāsa spēlējās, kontrasti un no defekta sanāca efekts. Par cik šeit ir tetovēšana studija, cilvēki parasti izģērbjās, mēs likām siltās grīdas. Jā, šeit pat nebija apkura vispārējais. Logus nevarēja attaisīt, logi arī jau. Griestu restaurācija. Prožektoru gaismas, kuras tu vari pagriezt jebkurā laikā, kā savā darba vietā, tā arī uz gleznām. Šī te recepcija mikrocements šitos jā, ja? To mēs arī domājam. Šis vispār pat nebija pabeigts, un tad es tā visu nedēļu trīcēju un drebēju un domāju, tiešām Gača pabeigs, nepabeigs, paši braucām uz Rīgu un skrējām, meklējām, kur var dabūt, jo kaut kas bija pietrūcis. Jā. Darbs te ir ieguldīts tiešām ļoti, ļoti liels un pamatīgs. Aiziet parādi, kas mums tur galā ir. Kas mums ir galā? Te mums 3 darba vietas. Kristofers, Daira, Aivars. Boss. Boss. Šeit ir virtuve. Mēs skatāmies, te mums te procesā. Bet te mēs atpūšamies, iedzeram kafiju. Tad, kad tur nav bardaks. Šeit būs tā kā jaunā foršā telpa. Filmēšanas vieta. Jā, pirms tam mēs... Arī kamīniņš, granulu kamīns, uz kā kurās studija. Izmantojām kā džima telpu, bet, izmantosim telpu mazliet. Džims mums tagad ir ārā, mājās. Terasē, svaigā gaisā. Jā, te mēs, darīsim visādas lietiņas interesantas. Manai monstērai ir izaugusi jauna lapa, šitā te, un pēc tam viņa palika šitā.